Labdien, šajā svētdienā. Mēs šodien turpinām mūsu studijas 5. Mūzes grāmatā. Varbūt zināt, ka šis otrs nosaukums, kas ir 2. likums, jeb 2. likuma došana, no 11. nodaļas, 5. Mūzes 11:2 līdz 11:32. 5. Mūzes 11:2 līdz 11:32. Tagad, šodien, šī brīdī pieņemiet lēmumu. Šī brīdī, ik brīdis cilvēka dzīvē, kad viņš pieņem lēmumu, vai viņš iet svētības ceļu, paklausības ceļu, vai viņš iet lāsta ceļu. Viņš iet paklaus Dievam, pazemību Dievu priekšā, kas ir gudrības pamats, vai viņš iet šo gudrības, vai viņš iet šo lāsta ceļu. Ja? Un ziniet, apdomājiet šodien, ka nevis jūsu dēli zina un ir redzējuši Jahves, jūsu Dievu pamācību, viņa stipro roku un izstiepto elkoni, viņa zīmes un viņa darbus, ko viņš Eģiptē darīja Eģiptes ķēniņam, faraonam un visai viņa zemē, ko viņš darīja tā karaspēkam, viņa zirgiem ratiem, ko viņš pārklāja Niedru jūras ūdeņi, ko viņš darīja Niedras jūras ūdeņiem, kad tie jūs vajāja, un kā Jahve tos izdeldē līdz pat šai dienai, ko viņš jums darīja tuksnesī, kamēr jūs atnācāt uz šo vietu, ko viņš darīja Dātānam un Abirāmam, Eliābu Rūbena dēliem, kā zeme mutā darīja savu mutu un aparīja viņus un viņa namus, un viņa teltis un visus, kas no Izraēltiem sekoja. Bet gan jūs paši savām acīm esat redzējuši visus lielos Jahves darbus, ko viņš bija darījis. Tāpēc ievērojiet visu bausli vienskaitlī. Tur nav daudz skaitlī. Ievērojiet visu bausli, ievērojiet visu augstāko bausli, ko es jums šodien pavēlu. Kāpēc? Lai jūs būtu stipri un iet un iemantot zemi, kuru iemantot jūs dodaties. Lai jūs ilgi dzīvot zemē, ko Jahve ir zvērējis dot jūsu tēviem un viņa pēcnācējiem pēc viņiem zemē, kuru piens un medus plūst. Zeme, kuru iemantot tu dodies, nav Ēģiptes zeme, no kuras tu iznāc, tur tu sēji sēklu, un tūdaļ tev vajadzēja mīt ratu, lai to varētu aprasināt kā sakņu dārzu. Bet zeme, kur iemantot tu dodies, ir kalnu un ielejas zeme, tā atzaras ūdeni no debes lietus. Tā ir zeme, par kur rūpējas Jahve, tavs Dievs. Jahves, tava Dieva acis vienmēr ir pār to no gada sākuma līdz gada beigām. Un jūs klausīsiet visiem maniem baušļiem, ko es jums šodien pavēlu. Mīlēsiet Jahvu savu Dievu un kalposiet viņam no visas sirds un no visas dvēseles. Tad es jūs zemē laikā došu lietu, agrīno un vēlīno lietu, lai jūs ievāktu gan labības, vīna un eļļas, un jūsu laukiem es došu zāli lopiem, un jūs varēsiet ēst līdz sātam. Sargieties, ka jūsu sirdis nepieviļas, un jūs nenovēršaties un nekalpojat citiem dieviem, un nezemojieties tiem. Tad pret jums iedegsies Jahves dusmas, un viņš aizdarīs debesis, ka nebūs lietus. Tad Jahve nedos augļus, jūs ātri vien iesiet bojā tajā zemē, ko Jahve jums ir devis. Ņemiet tāpēc šos vārdus pie sirds un dvēseles, sieniet tos par zīmi pie rokas, lai tie ir par zīmi jums uz pieres. Māciet tos saviem dēliem, runā uz tiem, kad tu sēdi savā namā, kad ej pa ceļu, kad gulies un kad celies, un raksti tos savu namu durvju stenderēm un uz saviem vārtiem, lai ilgas jūsu dienas un jūsu dēla dienas zemē, ko Jahve jūsu tēviem apzvērēja dot, lai tās ir tik ilgas, cik ilgi ir debesis pār zemi. Ja jūs ievērosiet visu šo bausli, šo augstāko galveno bausli, ko es jums pavēlu darīt, mīlēt Jahvi, savu Dievu, staigāt visos viņa ceļos un pieķerties viņam, tad Jahve padzīs jūs priekšā visas tās tautas, un jūs iekarosiet lielāks un spēcīgāks tauts par jums. Viss, kur viens persiet kāju, piederēs jums.
Jūsu robežas būs no Tuksneša, Lebanona, no Efrātas upes līdz Rietumu jūrai. Neviens nespēs stāties jums pretī. Jahve, jūsu Dievs, liks bīties un baidīties no jums visām zemēm, kur vien jūs iesiet, kā viņš jums solīja. Redzi, šodien es lieku jums pa priekšu svētību un lāstu. Svētību, ja ievērosiet Jahves, savu Dievu baušļus, ko es jums šodien pavēlu. Lāstu, ja neklausīsiet Jahves, savu Dievu baušļiem. Novērsīsieties no ceļa, ko es jums šodien pavēlu, un sekosiet citiem dieviem, ko jūs nepazīstat. Kad Jahve, tavs Dievs, aizvedīs tevi uz zemi, kur iemantot tu dodies, tad svētību dod Gerizīma kalnā, bet nolādi Ēbāla kalnā. Vai tad tie nav viņpus Jardānas, kur noriet saule, to kanāniešu zemē, kuri mīt klējumā pretī Gilgālai pie Moras ozoliem? Tagad jūs ejat pāri Jardānai, lai iet un iemantot zemi, ko Jahve, jūsu Dievs, jums dod. Jūs to iemantosiet un dzīvosiet tajā. Raugiet, ka jūs pildāt visus šos likumus un visas tiesas, ko es jums šodien tagad pavēlu. Āmen. Visvarenais Dievs Tēvs, mēs nākam šodien arī tavā priekšā un lūdzam, lai vārds, ko tu saki, stiprina mūs, iedrošina mūs un brīdina mūs, lai arī mēs saprotam, ka apsolītā zeme, jaunās debesis un jaunā zeme, jaunā Jeruzāleme ir tava balva mums Kristu Jēzu. Bet lai arī mēs nepaliekam kūtri un arī katru dienu mācamies sekot Kristum Jēzum, mīlēt viņu visu pirms un tad visas pārējās lietas. Lai arī mēs esam droši un drosmīgi, ka varētu dzīvot tavā zemē, lai mēs nebaidamies sekot tavam dēlam. Un mēs arī pat laikā pateicamies, ka tavs dēls Kristus Jēzus par mums ir miris visiem mūsu grēkiem, ka mēs varam būt droši tavā priekšā zinot, ka tevī mēs esam glābti, ka mēs esam tavs īpašums un ka mums ir dots svētais gars, kas ir priekšapmaksa, jeb ķīla tam, ka mēs noteikti iemantosim mūsu mantojumu, ka mēs dzīvosim uz jaunās zemes, zem jaunajām debesīm, jaunajā Jeruzālēmē. Amen. Mūzes uzrunā tautu, kurai būs jādodas tagad iekarot. Viņš viņiem līdz neies. Viņiem būs jādodas nezināmā zemē ar lieliem vareniem ienaidniekiem, ar lielām varanām pilsētām, cietokšņiem. Un šī ir uzruna viņiem, lai viņi mācītos no pieredzes, kas notika ar viņiem, ar viņu tēviem, lai viņi būtu ticīgi un nevis neticīgi kā viņu tēvi, lai viņi mīlētu Dievu no visas sirds, visu savu prātu un ikdienas pieņemt lēmumus šīs mīlestības vadīt, ka viņi iemantotu šo zemi, ka viņi paliktu šī zemē, kas ir dāvana viņiem, un ka viņi dzīvot šī zemē mūžīgi. Protams, tāpat laikā mēs saprotam, ka viņi to nedarīs ideāli. Un tāpēc mēs šodien nolasījām 2 psalmus. Ja es jums pajautātu, kāpēc mēs lasījām 2 psalmus kopā? Jūs, kas teikt, kādie zinātnieki domāja, ka tie bija psalmi kopā, ka viņi dalīti. Jā, taisnība, tā arī ir. Bet kāpēc šodien lasījām abus 2 psalmus kopā? Tāpēc, ja jūs izlasīsiet 1. psalmu, jums vajadzētu aizvērt grāmatu ciet un mājās pateikt, man nav iespēja izglābties. Bet 2. psalms, ko jums dod? Ķeries, tveries pie dēla. Pareizi, tikt izglābts. 1. psalms parāda, ko tikai izdarīja Kristus, ka viņš bija tikai šis ideālais, kas nestaigāja paļātāju pulkā, kas dienām un naktīm domā par Dievu Jahves likumiem un pārdomā. Viņš ir šis svētītais. Un 2. psalms mums parāda, ka mums ir dots dēls. Ka dēls Kristus Jēzus, kas samaksās par mūsu grēkiem, kurā mēs kļūsim Dievam par īpašumu, kurā caur kuru ticībā mums tiek dots svētais gars, kā garantija, ka mēs augšām celsimies un dzīvosim uz jaunām debesīm un jaunās zemes. Un arī Izraels varēja dzīvot tikai Dieva tēva klātbūtnē, Kristus dēļ, un visi likumi, visi rituāli reliģiskie, gan paskas jērs un viss pārējais, uz ko norādīja? Uz Kristu,
uz galīgo jēru, uz augstāko priesteri, kurš pats sev upurēja. Un tāpēc arī Mūzes atkal vēlreiz mudinot šo cilvēku, šo jaunatni, kas jau ir izaugusi, kas bija jauni, kas bija patsmitnieki, kad viņi pieredzēja iepriekšējos notikumus. Viņš viņus uzrunā un viņš viņiem dod mācību no vēstures. Dieva Jahves vareno, žēlastības un taisnības darbu pārskatu. Viņš vēlreiz atgādina. Šī viņa pedagoģija. Viņš atgādina, atkal saka, kas jums ir dots, skatieties, kā bija, tāpēc jums jādara tas un tas. Un atkal viņš atgādina, saka, kas jādara, atgādina, parāda. Un ko tad viņš saka? Viņš teica, iepriekšējās nodaļās viņš teica, ka ne jau Izraēļa taisnības dēļ tas tika izvests no Eģiptes gūsta un iet iemantot apsolīto zemi, bet gan tāpēc, ka Dievs Jahve mīlestībā izredzēja Izraēli un apsolīja to Abrahamam. Jo parasti jau var rasties pareizi, vai ne? Mums tādas domas, ka mums labi klājas, ka pārējie patiesībā ir tādi, bet mēs esam īpaši. Mēs esam īpaši, ka mums labi klājas. Pārējie ir vainīgi, ka viņiem tā neiet, mēs esam īpaši. Un tāpēc Dievs mūs izredzēja. Ja? Ko tad šīs varenās un nepilnītās žēlstības kontekstā Dievs Jahve prasīja no Izraēļa? 5. Mūzes grāmata 11.1. Mīli Jahvi savu Dievu, ievēro viņa norādījumus, likums, tiesas un baušļus. Mīlestība un mīlestība uz Jahvi un kā viņi izpaužās, tu pildi, ka tu dari, ko viņš tev prasa. Un tagad Mūzes vēlreiz atgādina ar citiem vārdiem par šo vareno un nepelnīto žēlstību darbībā, kura viņa klausītāji paši pieredzējuši, proti un ziniet, nevis jūsu dēli zina un redzējuši Jahves Dievu jūsu pamācību, viņa stipro roku un izstiepto elkoni. Citiem vārdiem sakot, tas, kas notika, tā bija mācība, tā bija pamācība viņiem. Skatieties, kā izpaužās varenība. Ja? Viņa zīmes, viņa darbu Eģiptē, kā viņš iznīcināja faraonu, kā viņš pārgājis pāri sarkanai jūrai, ko viņš darīja pāri faraonu karaspēkam. Iedomājieties šodien, lai jūs salīdzinātu, jūs esat kājnieki, sežat ierakumos un jums lido F-35 pāri. Ko jūs varat izdarīt? Neko. Jūs nevarat uzcelt nevienu nocietinājumu. Eksperti saka tā, ja jūs uzceļat zem zemes pazemes bunkurs, atlido smagās lidmašīnas un nobed bumbas un vienkārši visu tur sabombē. Vienkārši. Visu. Jūs neko nevarat izdarīt. Un lūk, tāds bija šī Izraēļa tauta. Te bija parasti vergi, parasti zemnieki, parasti gani, kurus vajāja tā laika modernākais un stiprākais karaspēks. Ar atakamsiem, ar visiem pārējiem, kas šauja simtiem kilometru tālumā, trāpa metra rādījusā, iznīcina pusi un viņi uzvarēja. Dievs, ne jau viņi, protams, bet Dievs noslīcināja viņas saknību. Jūs to redzējāt. Viņš saka, jūs bijāt bērni, bet jūs to redzējāt. Jūs redzējāt visu to, jūs zināt, kas ir noticis. Jūs redzējāt, kā jūs pārgājat Niedra jūrai, un ko viņš darīja tuksnesī, un ko viņš darīja ar tiem arī no jūsu tautas, kas sacēlās, un viņš piemīra Dātānu un Abirāmu. Kāpēc? Dātāns un Abirāms, kā arī Korahs, kurš šeit nosaukts, sacēlās pret Mūzu, kā Dievs Jahves iecelt praviešu vadību tuksnesī, un līdz ar to pret pašu Dievu Jahvi. Viņi teica, kāpēc mēs visi esam priestari? Kāpēc tu vienīgais ej tanī teltī? Un Mūzes atgādina tos briesmīgos notikumus un iznākumu šiem dumpiniekiem, lai Izraēlim nebūtu nekādu ilūziju par ko? Par atkrišanas iespējamām sekām. Citiem sakot, no tā briesmīgā, kas noticis, Mūzes saka, skatieties, tas nav joks, ka Dievs jūs brīdina. Tas nav joks, jūs redzējāt. Tas notiks arī ar jums, ja jūs atkritīsiet, ja jūs meklēsiet sev pie citiem dieviem. Romas impērijā, jūs zināt, kāpēc, ka Romas impērijā sita krustā tātad dumpiniekus. Parasti ir dumpiniekus, tāds, kas sacēlās, slepkavus.
Viņas nesita augsti, apmēram tā, kad manas acis jau varēja viņa te kājas jau redzēt, tā, lai man nebūtu pārāk uz augšu jāskatās. Un viņus cēla gar ceļiem, kur cilvēki staigāja, kur cilvēki devās. Un tur bija uzraksts vēl virsū. Atcerieties, Jēzum ar uzliku uzrakstu. Ja? Tur bija uzraksts, tas bija tātad tiesas spriedums, par ko šis cilvēks, šis vīrietis, sieviete, ir pienaglos krustā un atstāts tur sapūt un nomirt. Ziniet, kas tas bija? Kāpēc viņi atstāja šos līķus karājoties? Lai garām staigātāji zinātu, par ko? Par soda neizbēgamību. To jums krimināli eksperti pateiks. Ir svarīgi, lai cilvēki zinātu, ka sods būs neizbēgami. Neizbēgami. Un arī to arī Mūzus pasaka. Draugi, ja jūs atkritīsiet, sods būs neizbēgami. Viņš vēlreiz atgādina, skatieties 7. pantā. Jūs paši savām acīm esat redzējuši visus šos lielos darbus, ko viņš darīja. Un tagad viņš pievēršās pie mācību no ekonomiskās geogrāfijas, jeb Jahves žēlsirdīgās gādības atzīšanas, saprast, ka tā zeme jau ir dāvana. Tā zeme jau ir dāvana. Vai tad Latvijas tautai šī zeme nav dāvana? Šī vietā pareizi. Arī Izraēlim tā bija dāvana. Tā bija dāvana. Zeme kā dāvana. Un Mūzes tagad piedāvā visaptverošākos savas zemes teoloģijas izklāstu. Zeme netiek apskatīta izolēta no visas 3 derības dalībniekiem kopā, proti Jahve, Dieva tauta, zeme, un zeme pārstāv kulminācijas elementu tēviem dotajā apsolījuma sērijā. Jeb zeme ir galvenā derības Dieva Jahves balva tautai. Jums būs zeme. Jums būs zeme, kur dzīvot. Mums ir mūsdienās tautas, kam nav zeme. Kurdi ir bez zemes. Miljoniem cilvēkiem bez zemes. Un turpina vairoties. Viņi dzimst. Un ir tautas, kam ir zeme, kur nedzimst. Pareizi, vai ne? Jums būs zeme, un tā ir dāvana. Tas ir kulminācija, kur jums dzīvot, kur jums audzināt savus bērnus, kur jums dzīvot skaistu dzīvi. Ja? Tāpēc ievērojiet visu šo bausli, ievērojiet šo bausli, ko es jums šodien pavēlu. Kāpēc? Mīliet Kungu visu savu sirdi, visu savu prātu. Kāpēc? Lai jūs būtu stipri un iet un iemantot zemi, kur iemantot jūs dodaties. Mīliet, lai būtu stipri. Mīliet Dievu, un Dieva mīlestība jums dos spēku. Ja? Lai jūs ilgi dzīvot zemē. Mīliet, lai jūs ilgi dzīvot zemē, ko Jahve vēlreiz dot jūs tēviem un viņa pēcnācējiem pēc viņiem zemē, kur piens un medus plūst. Es kādreiz briesmīgi domāju, kāpēc piens un medus. Tik vēlāk es sapratu, kas vienkārši ir izteiciens Leiputrijai. Piens un medus Leiputrijai. Un viss bauslis, jeb augstākais bauslis, ir visa baušļa pamatā. Jeb no augstākā baušļa seko vispārējā baušļa noteikumi. Kungs Jahve caur Mūzu uzsver Izraēla atbildību mīlēt Kungu Jahvi no sirds, no prāta un spēka, lai viņi būtu stipri, ieiet apsolotē zemē, iemantot to, un lai tauta ilgi un laimīgi tur dzīvotu. Un tālāk viņš apraksta, ka šī no 10 līdz 12, ka šī zeme nav kā Ēģiptes zeme, kur vajag apstrādāt, bet šeit Dievs rūpējas. Bet te ir kaut kas ļoti svarīgs pateikt. Te nav runa par to, ka jums nevajadzēs apstrādāt zemi. Bet šis ir viens no tiem izteicieniem, kas ir arī kā kara darbībā. Atceriet, es iešu jūs priekšā un iznīcināšu jūsu karaspēku. Vai tas nozīmē, ka Izraēlam nevajadzēja karot? Nevajadzēja. Bet galā šo neiespējamo uzvaru deva kas? Pats Kungs. Ja? Piemēram, mēs lasām psalmā 127 Salmana augšu ceļa dziesmi. Ja Jahve, jeb Kungs neuzceļ namu, velti pūles tā celtnieki. Ja Jahve Kungs nesargā pilsētu, velti nomodās sargs. Veltīgi jūs ceļaties āganu, veltīgi mitējieties strādāt jūs, kas ēdat bēdu maizi. Saviem mīļiem viņš tikpat daudz dos
miegā. Citiem var sakot, ideja tāda, mēs jau varam strādāt, cik mēs gribam un kārtīgi. Ja nav Dieva svētība, ja nav lietus vajadzīgajā laikā, ja nav sausums vai kaut kas cits, kas ir atkarīgs no Dieva, mums nebūs nekādas ražas. Mēs varam strādāt tikpat centīgi un ne. Galu galā viss ir atkarīgs no viņa. Un te ir tā galvenā ideja, ka Dievs aplaistīs jums zemi. Dievs. Un skatieties, no gada sākuma viņa acis ir vienmēr par to gada sākumu līdz gada beigām. Ir smalka polemika pret tuvo austrumu auglības dievībām. Kāpēc? Kāpēc viņš vairāk kārt atkal pāriet uz šo polemiku pret šīm dievībām, kur viņi ies iekšā? Tāpēc, ka viņi ies iekšā, šīs pārējās tautas, ko viņi iekaroja, pielūdz šos dievus, un lai viņi nesākt viņus pielūgt, viņš viņiem stāsta. Kāpēc? Mezopotāmijas un Ugarata mitoloģijas lietas un sausuma sezonalitāte, kā auglības dievības, tātad tam uz Mezopotāmijā un Bāls Kanānā, viņi nolaidās Nekurēnē sausās sezonas sākumā. Viņi atgriezās lietas sezonas sākumā. Auglības dievības nevarēja rūpēties par savu pielūdzēju zemi, kamēr bija atstājuši sausuma un nāves dieva ziņā šo zemi. Mezopotāmijā, Nergals un Mots Kanānā. Bet Dievs Jahve nekad nav apjucis. Dievs Jahve nekad neatstāja savu tautu un nekad neguļ. Gan vasarā, gan ziemā, gan sejas laikā, gan ražas novākšanas laikā viņa acis ir pār šo zemi. Lai jūs nepielūgtu, lai jūs neliktu kaut ko, nekarinātu kaut ko augšā, lai jūs pie savām durvīm kaut ko neliktu. Dievs rūpējas jums. Jums nevajag neko karināt. Un zeme ir arī kā pārbaudījums Izraēļa uzticībai. Ja jums ir zeme joprojām, jūs esat uzticīgi. Ja jums zeme nav, jūs vairs neesat uzticīgi. Ja? Zeme simbolizē izvēli starp diviem ceļiem – svētības, labklājības un dzīvības ceļu, lāstu, naidu un nāves ceļu. Mūsu uzsver šodien, tagad, katru dienu Dieva bērniem ir jāpieņem lēmums, pa kādu ceļu viņi grib iet. Mēs katru dienu pieņemam lēmumus. Un šie lēmumi, kā mēs izlēmamies rīkoties, ko domāt, ko uzskatīt, ir vai nu Dieva bībā, vai mēs cenšamies darīt pēc Dieva prāta, atbilstoši Dieva prātam, atbilstoši Bībelē atklātajai patiesībai, vai nē. Ja? Un ja jūs klausīsiet visiem maniem baušļiem, ko jums pavēlu, mīlēsiet Jahvi savu Dievu, kalposiet viņam no visas sirds un dvēseles, tad es jūsu zemē laikā došu lietu, agrīno un vēlīno lietu, lai jūs ievāktu un labības vīnu, un jūs laukiem es došu zāli, lopiem, un jūs varēsiet ēst līdz sātam. Bet, ja jūs novērsīsieties, es jums nedošu vairāk lietu. Un nebūs lietas, Jahve nedos augļus, un jūs ātri vien esiet bojā tajā zemē, ko Jahve jums ir devis. Un līdz ar to visās nākamajās grāmatās sausums nekad nav tikai meteoroloģiska parādība, bet gan rādītājs, ka Dieva nepaklausīgie cilvēki dzīvo zem lāsta, nevis derības svētības. Jūs sākāt lasīsiet no 5. grāmatas tālāk, ķēniņa grāmatas un tā tālāk, traviešas, jūs redzēsiet, tad, ka sausums vairs nav tikai meteoroloģiska parādība. Un tāpēc 18. pants ņemiet šos vārdus pie sirds. Tātad cieniet tos par zīmi, pie rokas, pie spīras, māciet saviem bērniem, visur liekiet, lai ilgas ir jūsu dienas, jūsu dēla dienas zemē, ko Jahve jūs tēviem apzvērēja dot, lai tās ir tik ilgas, cik ilgi ir debesis pār zemi. Zeme ir kā apsolījums. Ja jūs ievērosiet šo bauslu, ko es jums pavēlu darīt, mīlēt Jahvi, savu Dievu, staigāt visos viņa ceļos un pieķerties viņam, tad Jahve padzīs jūs priekšā visas tās tautas, un jūs iekarosiet lielākas un spēcīgākas tautas, kur jūs spersiet kāju, jūs robežas būs no tūkstneša Lebanona, no Efrātas upes līdz Rietumu jūrai. Neviens nespēs jums stāties pretī. Šīs stiprākās tautas jums nevarēs stāties pretī. Jā, jums būs jākaro, bet Dievs Jahve karos par jums. Un tāpēc šie stiprākie nevarēs jūs uzvarēt. Mūsu tagad pievērš otram zemes jautājumam.
jeb zemes izraisītajai problēmai, proti Jahves apsolījumam atbrīvot zemi no kanāniešiem. Tur ir kanānieši. Jahvem nav pienākums attiecībā pret Izraēlu, ja viņi netur augstāko bausli visā tā pilnībā, ja nedzīvo atbilstoši augstākajam bauslim visā tā pilnībā. Pa lielam ir tikai viena pavēle, kas cilvēkiem ir jāpilda. Mīlēt Jahvi savu Dievu no visas sirds un no visas savas dvēseles, taču mīlestība bez paklausības nav mīlestība. Ko Jēzus saka? Ja jūs mani mīlat, ja jūs sakat, ka jūs mani mīlat, turiet manas likumus. Dariet, ko es jums saku. Jēzus tam atbildēja 23. pantā 14. nodaļā, kas mani mīl, tas manas vārdus turēs, un arī mans tēvs tos mīlēs. Mēs nāksim pie viņa un turēsim mājvietu. Kas man nemīl, tas netur mans vārdus, un vārds, ko jūs dzirdat, nav mans, bet gan tēva, kas man ir sūtījis. 15.10. Ja jūs turēsiet manus baušļus, jūs paliksiet manā mīlestībā, tāpat, ka esmu turējis savu tēvu baušļus un palieku viņa mīlestībā. Tātad mīlestība bez paklausības nav mīlestība. Tā ir vaimanāšana vai kaut kāda pārdzīvošana vai acu kaut kāda veidošana. Un 23. līdz 25. pantam Mūzes izmantoja militāru valodu, parāda balvas par paklausību savam derības kungam un virspavēlniekam. Un vienmēr šeit nāk līdz šīs ap divas lietas – cilvēku derība un Dieva Jahves suverenitāte. Un 24. pants ir 1. Mūzes grāmatas 15. nodaļas 18. panta apsolījuma piepildījums, proti todien kungs slēdza ar Abrahāmu derību sacīdams: šo zemi es dodu taviem pēcnācējiem no Ēģiptes upes līdz lielai Efrātas upei, un kēniešus, un keniziešus, un kadmoniešus, un kediešus, un periziešus. Taču klātesošiem klausītājiem jāatceras, ka apsolījumi ir saistīti ar Izraēļu uzticību Jahvem. Zeme ir kā iespēja, jeb zeme kā iespēja, kur dzīvot. Redzi, šodien es lieku jums priekšā svētību un lāstu. Svētība, ja ievērosiet Jahves savu Dievu baušļus, ko es šodien pavēlu. Jums ir iespēja būt svētītiem. Tā ir jūsu iespēja. Viņš saka, es jūs nesvētīšu. Viņš saka, es lieku jums priekšā. Tā ir jūsu izvēle. Lāstu, ja neklausīties Jahves savu Dievu baušļiem, novērsīsieties no ceļa, ko es jums šodien pavēlu, un sekosiet citiem dieviem, ko jūs nepazīstat. Šeit Mūzes vairāk kārt lietotais vārds šodien skaidri parāda, ka šīs ir nācijas lēmumu pieņemšanas diena, šodien. Izvēle, ar kuru viņi saskaras, tagad ir formulēta visprecīzākajos un skarbākajos terminos. Viņiem jāizvēlas vai nu svētība vai lāsts. Un tie ir definēti vairākos veidos sludināšanā līdz šim brīdim. Būt svētītam nozīmē gūt labumu no Dieva derības apsolījuma piepildījumu attiecībā uz iedzīvotāju skaitu pieaugumu, dzīves ilgumu, labklājību un valsts drošību zemē. Būt nolādētam nozīmē palaist garām šīs svētības. Tik Dievu nosūtītam atpakaļ uz Ēģipti, vismaz metaforiski, un Dievs izturēsies pret Izraēlu kā pret tautām, kuras tām ir jāatbrīvo no zemes un jāpadzen. Un saskaņā ar 11.28 tas viss ir atkarīgs no diviem lēmumiem. Paklausīt Dievam un pielūgt tikai viņu, vai arī ne. Un tālāk Mūzes pravieto par šī trīsstūra, jeb derības trīsstūra pabeigšanu Jahve, Izraēlis, zeme. Kad Jahve, tavs Dievs, aizvedīs tevi uz zemi, kur iemantot tu dodies, tad svētību dod Gerizīmu kalnā, tad jūs nostāsieties vienā kalnā, Gerizīmu kalnā, kur viņi teiks, dari to un to, tas ir svētīts, 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 svētīts. Bet nolāda Ēbala kalnā, un tur būs šie likumi, ja tas dara to un to, lāsts pār to, ja tas dara to un to, lāsts pār to. Vai tad tie nav viņpus Jordāns, kur noriet saule, to kanāniešu zemē, kuri mīt klājumā pret Gilgālai pie Moras ozoliem. Tagad jūs ejat pāri Jordānai, lai iet un iemantot zemi, ko Jahve jūsu Dievs jums dod, jūs to iemantosiet un dzīvosiet tajā. Mūsu plašāk par šo uzdevumu runās
5. mūzes grāmatā 27. nodaļā. Bet Jozuam nāksies piepildīt to 8. nodaļā Jozos grāmatā 30 līdz 35. Pēc tam, kad Izraels iekaros Jēriku un Aju. Altāru un tam piemītošo rituālu Izraels, jeb caur altāru, Izraels svinēja Jahves daudzu gadsimtu iepriekš doto apsolījumu piepildījumu. Līdz ar to zeme tika iekļauta derības trīspusējās attiecībās, proti Jahve, Izraels zeme. Jozo lika pamats ne tikai Izraēļa ilgstošajai pretenzijai uz zemi, kur viņi saņēma kā dievišķās suzerēna apsolījumu, bet arī praviešu cerībai, ka pēc izsūtījuma no zemes un Dievu klātbūtnes atstāšanas visi šie derības dalībnieki atkal tiks apvienoti. Un Jeremijas grāmatā lasām, redzināks dienas, saka Jahve, es slēgšu jaunu derību ar Izraēlu namu un Jūdas namu, ne tādu derību, kā slēdz ar jūsu tēviem, kad ņēma pie rokas un izved no Ēģiptes. Viņi lauz man derību, lai gan pār tiem valdīja, saka Jahve. Pēc šīm dienām ar Izraēlu namu es slēgšu šādu derību, saka Jahve. Es došu viņiem jaunu bauslību. Es rakstīšu to viņas sirdīs un būšu viņa Dievs, viņi būs mana tauta. Neviens vairs nepamācīs savu tuvāko, nedz savu brāli sacīdams, pazīstiet Jahve kungu, jo visi mani pazīs. No maza līdz lielam, saka Jahve. Es piedošu viņu vainas, viņu grēkus, vairs nepieminēšu. Un 33. 14. pantā klausieties vārdus. Redzināk dienas, viņš runā par šo pasu, saka Jahve, kad es piepildīšu solījumu, ko teica Izraēla namam un Jūdas namam. Tanīs dienās, tanī laikā es taisnībā izdiedzēšu Dāvidam atvasi. Viņš darīs uz zemes tiesu un taisnību. Tanīs dienās tiks izglābti Jūda un Jeruzalem dzīvos drošībā. Viņa vārds sauks Jahve, kungs, mūsu taisnība. Un nobeidza 32. pantā vēlreiz raugiet, ka jūs piepildāt visus šos likumus, visus tos tiesas, kā šodien es jums pavēlu. Mūzes nobeidz šo sadaļu ar vēl vienu aicinājumu šodien, tagad. Nav nekāda jēga sapņot par rītdienu, ja viņi tagad šodien neapņemas pildīt derības Dieva Jahves pavēles un likumus. Citiem sakot, rītdiena tiek darīta šodien. Ja jūs šodien neapņemieties pildīt viņa likumus, nesapņojiet par rītdienu. Ar derību saistīti apsolījumi nav jāpieņem kā automātiskas tiesības vai dāvanas. Mums vienmēr jāatceras, ka Dieva derības ir beznosacījuma tādā nozīmē, ka Dievs vienmēr īstenos nolūkus, kuru dēļ viņš noslēdz derību. Tas nozīmē beznosacījumu. Viņš ir suverēns. Ko viņš pateica, to viņš izdarīs. Žēlstības derībā Dievs Tēvs noteikti izglābs visus, kam viņš ir devis piederēt savam dēlam. Bet derības ir nosacīts, jo tiem, kas saņem šīs svētības, jāatbild Dievam ar savu dzīvu un darbīgu ticību. Atcerieties, jeb dzīvu ticību, kā Jēkabs teica. Taču saskaņā ar Dieva suverēnā iecere viņš rūpējas par to, lai nosacījumi tiktu izpildīti tiem, kurus viņš ir noteicis glābšanai. Dievs glābi savus ļaudis neatkarīgi no viņa darbiem, bet tiem ir jāatbild ticībā. Bet šī ticība vienmēr ir dzīva. Atcerieties, mēs esam glābti vienīgi ticībā, bet patiesai ticībai seko izmainīga dzīve. Kāpēc? Jo sirds ir izmainīta. Dievs izmaina sirdi. Ja? Tāpat kā citas derības, mūsu derība ir beznosacījuma derība. Jo Dievs noteikti sasniedz mērķus, kur dēļ viņš noslēdz derību. Bet tā ir nosacīta, jo Izraēls saņem svētību tikai ar dzīvu, paklausību, ticību. Derība ir īpaši vērsta uz vienu nāciju, mūsu derība. Bet tā ir arī universāla, ja universāls Dieva līdzeklis, lai nestu savus svētības visām tautām. Atskatoties atpakaļ, mēs varam teikt, ka mūsu derības galvenais mērķis ir nodrošināt vidi, kurā Jēzus Dieva dēls piedzimtu, mācītu savus ļaudis, veiktu varenos darbus, mirktu augšām celtos un paceltos debesīs. Kāpēc? Mūsu grēku piedošanai. No šīs vides Kristus evaņģēlijs iziet uz visām pasaules tautām. Un mūsu derībā, tāpat kā citās, mēs varam redzēt trīskāršu paraugu, kad Dievs svētīs savu tautu, ieliekot pēcnācējus zemē, ko viņš apsolīja Abrahamam.
Dievs svētī savu tautu Izraēlu, ieliekot zemē, ko viņš ir apsolījis tēviem, Abrahamam. Ja? Un kā uz mums, uz kristiešiem, augsti slavēts, lai Tēvs, mūsu Kunga Jēzus Kristus Tēvs, kas mūs svētīs ar visām garīgajām svētībām, kas mums ir debesīs, Kristu Jēzu, Efeziešiem 1:3. Tālāk, ja kaut kas svarīgs 4. pants, skatieties, viņš arī izredzēja mūsu Kristu pirms pasaules radīšanas, lai mēs būtu svēti viņa priekšā nevainojamā mīlestībā. Paktums salūtis saucamais, mūžīgais lēmums. Dievs pirms pasaules radīšanas nolēma, kuram viņš izmainīs sirdi. Kuram viņš izmainīs sirdi. Pēc savas gribas labprātības viņš jau iepriekš lēmis mūs pieņemt par saviem dēliem caur Jēzu Kristu. Kāpēc ne par meitām, tas, ka dēli ir mantinieki, gan dēli un meitas ir mantinieki, visi mēs esam mantinieki. Par slavu savas godības pilnējai žēlstībai, ar ko viņš apžēlojas par mums mīļotajā. Kristu mums ir izpirkšana caur viņa asinīm, pārkāpumu piedošana pēc Dieva bagātīgās žēlstības. Jo varat jautāt, kur tad ir šī žēlstības derība, ja Dievs prasa cilvēkiem viņu mīlēt. Viņu mīlēt, bet atbildi jau ir viena. Pirmkārt, mēs jau nemīlam pilnīgi kā jāmīl. Un šeit nāk dēls iekšā, kas izpēta mūsu nepilnības, kas ir garants. Ja? Mēs tiekam pieņemti. Nevis, ka mēs pilnīgi viņu mīlam, bet ka dēls pilnīgi mīlēja. Mēs esam pieņemti par to, ka nevis mēs pildām pirmo psalmu, bet dēls izpildīja pirmo psalmu. Mēs esam pieņemti, jo mēs pildām otro psalmu un bučojam viņu kājas un sakam, mēs pirmo psalmu izpildīt nevaram. Mēs pirmo psalmu nevaram izpildīt. Ja? Un tālāk, ko viņš saka? Viņā jūs esat dzirdējuši patiesības vārdu, savu pestīšanas evaņģēliju. Ticēdam šim evaņģēlijam apzīmogot, ar ko apsolīto svēto garu. Ko Pāvils saka, kam ir svētais gars? Tas, kas apliecina, ka Jēzus Kristus ir kungs. Tam ir svētais gars. Un kas ir svētais gars? 14. pantā ķīla. Jā, bet tas grieķiskais nosaukums ir tas priekšapmaksa bankai. Bankā, ka mēs ieķīlējam, mēs samaksājam priekšapmaksu bankā par īpašumu, kur vēlāk mēs pabeigsim un izpirksim. Un šī ir ķīla. Tā ir ķīla, ka mēs noteikti nopirksim to, vai ne? Un svētais gars mums ir dots kā ķīla, ka mēs noteikti saņemsim Kristu Jēzu, ko mūsu apsolīto mantojumu. Jaunas debesis un jauna zeme. Mums būs vieta, kur dzīvot. Es nezinu, kā tie dzīvokļi būs, protams, es to nesaprotu. Bet tas ir tas, ko es varu pateikt. Tas ir noteikti, tas tā būs. Un asaras vairs nebūs. Nebūs vājprāta, nebūs slimība. Šis apsolījums ir dots. Dievs Jahve, trīsvienīgais Dievs, Izraēls, jaunais Izraēls, Kristu Jēzu un zeme. Jaunā zeme, jaunās Jeruzaleme. Dievs mūs svētī. Amen. Visvarnais Tēvs, lai šis vārds ir mums par iedrošinājumu. Par iedrošinājumu, ko Kristus ir izdarījis mūsu labā. Ka viņš mūs ir izvedis no Ēģiptes, no nāves, no grēku gūsta. Ka Kristus Jēzus ir samaksājis par mūsu grēkiem. Ka Kristu Jēzu mēs piederam Dievam Tēvam, ka mēs viņa īpašums. Un ka Kristu Jēzu mums ir garantija, ka mēs augšām celsimies un ka mēs dzīvosim uz jaunās debesīm un jaunās zemes. Amen. Būsiet mīļi gaidīt uz mūsu draudzes dievkalpojumiem svētdienās Lāčplēša ielā 37.